Tā, šobrīd mēs esam prepartijā D-Stylā pirms lielā Magic Dance Expo galā koncerta, kas notiks jau 6. maijā. Un šobrīd es jau sajūtu mazliet to satraukumu, kas tuvojās, jo palikusi ir tikai nedēļa. Un plus viena diena līdz tam gala koncertam, ko varēs redzēt, ko tad Dzirnes un es kopā būsim sastrādājuši. Un tas, ko mēs gribam sasniegt, ir baudīt šo mirkli uz tās skatuves un arī sniegt citiem prieku par to, kādas ir sievietes un kādi ir vīrieši. Koncerts jau pēc nedēļas, un es tiešām to nevaru sagaidīt, jo tā ideja, kas realizējās šajā koncertā, man dzima jau pirms kādu gadu, un es par viņu sapņoju jau tik ilgi. Nu, to, ka tas būs kaut kas jauns, un tas apvienojums īstenībā ir ļoti loģisks, bet tāds ļoti vajadzīgs un diezgan sarežģīti realizējams, jo ne katrs riteņbraucējs spētu kaut ko tādu izdarīt ar savu riteni, viņu tā kontrolēt, lai tas izdotos. Nevar sagaidīt, vēl tikai nedēļa. Centīšos izdarīt to maksimumu, ko es kopā ar Most Wanted un ar Baibu un Ģimu esam, tā teikt, šī mēneša un vairāk laikā izdarījuši. Un man liekas, mēs būsim, ja viss izdosies tā kā mums ir izdomāts, tad, man liekas, mēs paši katrā ziņā būsim ļoti apmierināti. Un cerams, ka arī skatītāji, kas to visu redzēs, tad teiks, tas bija ļoti labi. Runājot par sajūtām pirms koncerta lielā, deju koncerta, tad patiesībā tāds nedaudz satraukuma pilnas, jo dejošu tādā stilā, kurā līdz šim neesmu dejojusi, un nav viegli. Ir jādomā līdzi, kuri kāja, kur roka, kurā mirklī vēl galva. Jo līdz šim ir bišķi citādāk dejot. Sākumā man nesanāca, un es gribēju pilnīgi plinti, mēs krūmos un vairāk nekad un ne par kādu cenu. Bet tad, kad es atnācu uz otro un trešo mēģinājumu, tas jau sāka sanākt, un tagad tās sajūtas ir tādas, ka sāka sanākt. Tātad nākamdēļ nevar nesanākt, un vienkārši jāizdara visu līdz galam un jāparāda maksimums, un man liekas, ka būs ļoti labi. Mēs varam galvot, ka mūsu, tā teikt, priekšnesums būs diezgan, tā teikt, kā jau mēs iepriekš minējām, diezgan tāds varbūt šokējošs, es īpaši dāmām šokējošs, es domāju, un bīstams, es domāju. Tā kā, es domāju, mēs būsim uzdevuma augstumos un par savām rētām neliksim manīt nevienam. Tā kā tiekamies jau 6. maijā, kas jau ir Dievs Tēvs pēc 7 dienām. Vai jūs esat gatavi? Jā. Jūs esat gatavi? Jā, mēs arī esam gatavi. Tad tiekamies jau tur un veiksim visiem pārējiem. Bye! Vrā!